Un tajā brīdī viņi man dod rokas, viņi saka, nu lūksim, un es domāju, nu labi, lūksim arī. Nu. Un tajā brīdī, kad viņi man dod tās rokas, laiks apstājās. Un tas ir tiešām pagrieziena punkts. Es domāju, ka tas ir tas nevis pašā tajā sistemātikā, kā tas notika, kā formulārs, bet tiešām, ka debesis tiešām ir tuvu. Viņas vienmēr ir tuvu, bet viņi tieši tā akcents uz to, kad nāc iepazīsimies, mēs gribam uzzināt. Mēs gribam, lai tu zini mūs vairāk. Tā kā Jēzus, viņš teica, ka debesu valstība. Es jums parādīšu, kas ir debesu valstība. Un tas tiešām manī notika. Tajā brīdī viss laiks apstājās, telpa apstājās. Man bija fiziska sajūta, ka es esmu iekļauts tādā mākonī, kad viss aptvēra, tā kā spilveniem es biju aplikts. Un es redzu, tā kā laiks apstājies. Cilvēki ēd to savu kartupeli, to savu kotleti, vai ne, to ikdienišķo dzīvi. Bet tas ir tā kā cita pasaule. Un pie mūsu galda ir debesis, tāda sajūta. Ļoti iedvesmojoša. Bet tā ir arī fiziska sajūta. Būtiski fiziska sajūta, nevis iedomāt. Un tu pretojoties tam, viņš neizzūd. Un man liekas, tas ir ļoti labs lakmus papīrs, kad vai nu tu pietēlo, vai patiešām tu sajūti debesis. Tad labāk tu pretojies, ka vai nesaka, nē, man to nevajag, bet tevi noķer debesis un ir. Un tas ir pa īstam. Lūk, tas manim arī notika. Un izejot ārā, es izgāju uz ielas, es ieraudzīju debesis ir zilas. Un koki ir zaļi.